pārsteigums māmiņai. Es esmu maziņš, patiešām maziņš, daudz ko vēl nevaru aizsniegt un daudz ko vēl neprotu darīt. Ak jā, aizmirsu pateikt, mani sauc Kārlis, un vienkārši Kārlis, tādu vārdu man iedeva mamma un tētis. Bet tas, ka esmu maziņš šajā stāstā ir ļoti svarīgi, jo tieši tāpēc notika tas, kas notika. Pateikšu jums godīgi, es ļoti mīlu savu mammu un tēti, bet ar mammu nes kāpēc bieži strīdamies. Es bieži viņu neklausu, izmētāju mantas, skaļi kliedzu un krītu zemē. Pats nezinu, kāpēc tā daru. Varbūt tāpēc, ka man liekas to mazo bēbi, to manu māsu, kas neko vēl neprot, tikai bļaut un kakāt, mamma mīl vairāk. Man tā liekas. Ko es varu padarīt? Bet tad tuvojās māmiņa diena. Kā es to zinu? Vienkārši man tētis pačukstēja. Uzzīmē kaut ko skaistu, lai mamma priecājas, viņš teica. Bet es pakluso savā prātā nodomāju, nē, es izdomāšu kaut ko daudz pārsteidzošāku. Es kaut ko pakluso mammai pagatavošu. Jūs brīnāties? Nav ko brīnīties. Es taču vienmēr, kā 5. ritenis, mammai visur blakus, visu noskatos, visu mācos, protu kartupeļus mizot ar speciālo mizotāju, protu griezt, protu maisīt. Nebaidos pat rokā turēt mikseri, kad tas rūc kā traks, un puto olas vai putu krēmu. Tātad, es izlēmu kaut ko pagatavošu, kaut ko garšīgu mammītei māmiņa dienā. Nebaidieties. Gāzi es neslēgšu. Es zinu, ka viens pats nedrīkst aiztikt sērkociņus un darboties pie plīts. Uztaisīšu to, kā viņu sauc, to saldo kūku, ko mamma vienreiz taisīja. Tā nebija jācep, tikai jāsamaisa. Sestdien, kad tētis gāja uz veikalu, pačukstēja, ka gribu putu krējumu. Viss pārējais jau leduskapī bija. Es pārbaudīju. Galvenais bija svētdiena laicīgi pamosties, ļoti agri, kamēr mamma un tētis vēl guļ. Nolēmu, ka miegā klausīšos, kad kaķis sāks staigāt pa istabu, tad arī uzreiz celšos, lai kā nāks miegs. Kaķis laikam nojauta manus plānus, jo sāka staipīties, kad vēl bija diezgan tumšs. Es nezinu, cik īsti bija, jo pulksteni nepazīstu. Bet tas nav svarīgi. Galvenais, ka es pamodos un klusi, kā kaķis, uz pirkstu galiem aizlavījos uz virtuvi. Drošības pēc es sevis aizvērs durvis. Uzlocīju pidžamas piedurknes un sāku darboties. Ielēju bļodiņā pienu. Par laimi paka bija atvērta, citādāk es dabūtu ilgi mocīties. Nemāku es vēl lāga piena pakas atvērt. Tātad ielēju pienu. Nedaudz izlijos grīdas, bet nekas, vēlāk saslaucīšu. Izņēmu no pieliekamā selgas cepumus. Vienā tūlīt iekodos, jo tie ir mani mīļākie cepumi. Tad sāku ar pirkstiem mērcēt cepumus pienā un likt uz šķīvja, lai sasūcas. Es laikam kaut ko aizmirsu. Man šķiet, ka pie piena vajadzēja piebērt nedaudz cukura. Nekas iztiks, piebēršu tā vairāk cukura pie putu krējuma. Bet kā dabūt cukuru? Par to es nebiju padomājis. Cukurtrauks stāv augstajā plauktā. Tas ir diezgan augstu. Jā, ļoti augstu. Nekas, rāpšos pakaļ. Paņēmu tabureti, uzkāpu, atvēru skapīti, pastiepos uz pirksta galiem. Nekā. Ar pirkstiņu pabakstīt varu, paņemt nevaru, ko darīt. Paņēmu karoti, sāku bīdīt cukurtrauku tuvāk malē. Lēni un uzmanīgi. Tūlīt varēšu saņemt. Kā gadījās, kā necukurtrauks izspruka man no rokas un ar lielu blīkšķi novēlās zemē. Es kādu brīdi stāvēju uz taburetes kā sastindzis. Gaidīju, kad tūlīt vērsies virtuves durvis un nāks dusmīga mamma. Stāvēju, bet mamma nenāca.
Fū! Atviegloti nopūtos un nokāpu zemē. Zem kājām čirkstēja cukurs, bet skriet pēc slotas nebija laika. Cukurtrauks, lai gan no stikla, par laimi bija vesels. Pie paša cukurtrauka bija izveidojusies glīta cukura kaudzīte, gandrīz kā piramīda. Sagrāba ar karoti cukuru no piramīdas un iebēru traukā. Tik netīrs nemaz nebija, tikai vienu kaķa spalvu izņēmu. Domāju, būs labi. Ielēju traukā putu krēmu. Izņēmu no zemā skapīša mikseri, ieslēdzu. Klusumā atskanēja drausmīgs troksnis, it kā traktors brauktu pa istabu. Cerams, mamma domās, ka lidmašīna lido aiz loga. Klusībā nodomāju un turpināju kult putu krēmu, ar vienu aci vērojot virtuves durvis. Neviens nenāca. Tā daši iemaisīju putu krēmu, biespienā pagaršoju. Salds, garšīgs. Mammīte priecāsies. Saliku šķīvī rindiņā 3 salgas cepumus, tos samirkušos pienā mērcētos. Tik gara nu man torte sanākas, 3 cepumu garumā, jo garāku šķīvi neatradu. Uzliku uz cepumiem biespienu ar putu krējumu, ar karoti piespiedu un tad atcerējos. Ak, mamma taču grieza biespienā marmelādes. Tas bija tik gardi, par marmelādēm biju piemirsis. Nedaudz noskumu. Bet ilgi bēdāties nebija laika, vajadzējāši pabeigt torti un sakopt virtuvi. Baidījos, ka mamma dusmosies par nekārtību un viss prieks būs vējā. Saliku otru rindiņu cepumu, tad atkal biespienu, tad atkal cepumus, tad atkal biespienu. Man iznāca augsta torte, kā debesis skrāpes. Tā nedaudz līgojās un gribēja gāzties uz vienu pusi, tāpēc pieliku no abām pusēm pudelis, kā balstus. Nu, torte bija gatava, un es biju ļoti apmierināts. Devos uz tualeti pēc slotas, bet nejauši aizsitu durvis. Pilnīgi sastingu. Kārli, tu tur staigā? Samiegojusies no istabas sauca māmiņa. Es neatbildēju, negribēju, lai māmiņa tagad nāk un ierauga visu to nekārtību. Kārli, vai tas esi tu? Māmiņa vēlreiz sauca. Es joprojām neatbildēju, tupēju tualetē un klausījos, kā daudzās mana sirds. Un tad jau viņa nāca. Dzirdēju, kā šļūts viņa šķības uz virtuves pusi. Man likās, mana sirds pārplīsīs aiz uztraukuma. Kas tas? Dzirdēju, kā māmiņa noelšas, ieraudzījusi izbārstīto cukuru un izlaistīto pienu. Es bailīgi atvēru tualetes durvis. Tas bija kaķis. Es izdvesu. Kaķis paņēma cukurtrauku? Māmiņas piere savilkās savādās grumbās. Nu jā, viņš ir ķepunu, viņš... Un tad es sāku raudāt. Es piesteidzos pie māmiņas, apķēros viņai apkārt un izmisīgi šņukstēju. Piedod, mammīt, tas biju es. Man tā sanāca, jo es vēl esmu maziņš. Nē, man dēls, tu jau esi ļoti liels. Māmiņa smaidīja un noglāstīja manus matus. Kā liels? Es nesapratu. Tu esi ļoti liels, jo proti pateikt vienus no svarīgākajiem vārdiem pasaulē. Tu proti pateikt piedod un proti atzīt savu vainu. To pat ne katrs lielais spēja. Tu, mammīt, nedusmojies? Nē, Kārli, es lepojos ar tevi par to, ka tu esi tik drosmīgs un neuzvel vainu citiem. Mammīt, es tev uztaisīju kūku. Es smaidīju līdz ausīm un rādīju uz šķībo cepumu torni. Cik brīnišķīga biespiena kūka, māmiņa jūsmoja. Šī ir mana skaistākā māmiņa diena. Un mēs abi laimīgi smaidījām, samīļojāmies, cik vien stipri spējām.
praktiskais darbiņš. Vai pārsteigumu māmiņai var taisīt tikai māmiņdienā? Aicinu tevi katrā brīvā brīdī iepriecināt savu māmiņu ar kādu labu darbiņu vai rūpīgi un no sirds taisītu apsveikumu.